Viktorija Nazarenko runās savā dzimtajā ukraiņu valodā. Ko par to visu teiks mūsu mākslīgais intelekts, to mēs tūlīt redzēsim. Jā, bet Viktorija Nazarenko tātad ir Ukrainas cilvēku ar invaliditāti Nacionālās asamblējas ģenerālsekretāre. Viņas uzruna būs video formātā. Lūdzu tad visu uzmanību ar acīm uz ekrānu, ar ausīm uz Irīnu. Луцу. Дорогі колеги, партнери, друзі, перш за все дозвольте від імені Національної асамблеї людей з інвалідністю. Dārgie kolēģi, partneri un draugi! Vispirms Ukrainas Nacionālās cilvēku ar invaliditātes asamblējas vārdā vēlos pateikt Latvijai, jūsu prezidentam, valdībai, cilvēkiem par atbalstu Ukrainai un ukraiņiem šajā briesmīgajā kara laikā. Paldies Latvijas cilvēku ar invaliditāti organizāciju platformai un personīgi Gunta Sančes kundzei par ielūgumu un atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti no Ukrainas. Man šī nav vienkārši vēl viena konference. Tā ir saruna, kas skar ļoti personisku pieredzi, jo es dzīvoju valstī, kuru jau 4 gadus ikdienu, ik nakti masveidā apšauda ar droniem un raķetēm. Katrs gaismas trauksmes signāls ir pārbaudījums visām sistēmām – humānajai, sociālajai, veselības aprūpes sistēmai un pats galvenais – mūsu cilvēcībai. Šodien es runāšu nevis kā amatpersona un projektu koordinātore. Es runāšu kā sieviete, kur šajās brīvdienās, tāpat kā miljoniem ukraiņu, gandrīz 30 stundas sēdēja tumsā, bez elektrības, siltuma un ūdens. Un tieši šādos brīžos ļoti skaidri saproti, ko nozīmē būt cilvēkam ar invaliditāti valstī, kas piedzīvo karu. Ko mēs Ukrainā ieraudzījām jau pirmajās pilnā apjoma kara dienās? Jau pirmajā kara dienā Nacionālajai asamblējai uz biroju zvanīja cilvēki, kuri paši saviem spēkiem nespēja nokļūt patvērtnē. Cilvēki, kuri pēkšņi bija zaudējuši pieeju savām zālēm. Daudzas aptiekas pirmajā mēnesī bija slēgtas. Mātes ar bērniem ar invaliditāti, kas bēga no bombardēšanas, bez ratiņkrēsliem un bez medikamentiem. Cilvēki, kas palika sagrautajās pilsētās, bez sakariem, bez transporta, bez atbalsta. Un gandrīz vienmēr bez informācijas, tostarp vienkāršā, viegli uztveramā veidā un zīmju valodā. Tas ir pirmais, kas krīzes laikā pazūd cilvēkiem ar invaliditāti. Tieši tad Ukrainas Nacionālā cilvēku ar invaliditāti asambleja uzņēma pirmā kontaktpunkta lomu. Mēs izveidojām vienotu diennakts palīdzības tālruni, kas strādāja 24/7. Mēs saņēmām tūkstošiem zvanu. Šodien šī līnija darbu turpina un palīdz cilvēkiem visgrūtākajos apstākļos. Tas nav tikai pakalpojums, tas ir pierādījums, ka cilvēki ar invaliditāti organizācijas bieži kļūst par vienīgo reāli funkcionējošo drošības kanālu cilvēkiem ar invaliditāti. Pieredze un mācība kopienās. Nacionālā asamblēja cilvēku ar invaliditāti nevalstisko organizāciju apvienība. Apmēram 30 no šīm organizācijām strādāja un joprojām strādā frontes tuvumā, atbrīvotajās un grūti sasniedzamajās kopienās. Mēs redzējām cilvēkus, kuri vairāk nekā 10 dienas nespēja saņemt insulīnu, kuriem nebija pārtikas, kuriem nebija pieejas hemodialīzes procedūrām. Mēs redzējām cilvēkus lauku rajonos, kur vienkārši nezināja, ko darīt apšaudes laikā vai evakuācijas brīdī. Taču mēs redzējām ko citu. Stipras kopienas, kur vietējā vara un cilvēku ar invaliditāti organizācijas strādāja plecu pie pleca. Tieši tur bija labākie risinājumi, visātrākā evakuācija un vismazākie zaudējumi.
Але паралельно ми робили те, Un te ir dažas praktiskas atziņas pašvaldībām, kas vēlas ātri un efektīvi reaģēt krīzē. Pirmkārt, ir jābūt reģistram par cilvēkiem ar invaliditāti, īpaši vientuļiem cilvēkiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, reģistram ar ģimenēm, kurās ir bērni ar invaliditāti, un reģistram par cilvēkiem, kas vecāki par 75 gadiem. Otrkārt, ir jāpārskata visi iekšējie dokumenti un jāpārliecinās, ka tajos ņemti vērā invaliditātes jautājumi un ka ir skaidri aprakstītas visus institūciju darbības, kur ir atbildīgas par evakuāciju, patvērtnēm, medicīniskajiem pakalpojumiem un pat par valsts robežu šķērsošanas kārtību. Trešais. Ukrainas Nacionālā cilvēka ar invaliditāti asambleja sistemātisks darbs, ne tikai reaģēšana, bet arī politiskas pārmaiņas. No pirmās kara dienas mēs darījām acīm redzamo, fiziski palīdzējām cilvēkiem, taču paralēli mēs darījām arī to, kas bieži vismazāk pamanāms, bet visvairāk nepieciešams. Mēs aizstāvējām sistēmiskas pārmaiņas. Mūsu galvenie virzieni - monitorings, pētījumi, rekomendācijas. Mēs veicām virkni situācijas izvērtējumu par cilvēku ar invaliditāti stāvokli kara apstākļos, sagatavojam rekomendācijas visiem humanās palīdzības klasteriem, analizējām pakalpojumu pieejamību, evakuācijas un rehabilitācijas mehānismus. Šo informāciju mēs sistemātiski nodevām valsts institūcijām, lai tās varētu pieņemt atbilstošus lēmumus. Darbs humanās palīdzības klasteros. Mēs darbojāmies veselības, aizsardzības, skaidras naudas atbalsta, patvēruma un pārtikas palīdzības klasteros, visur tur, kur pastāv iekļaujoša pieeja. Un varu teikt, ka mūs ir sadzirdējuši. Ir mainīti vairāku klasteru noteikumi par patvērsmu pieejamību, pārtiku, par pārtikas paku un higienas līdzekļu nodrošināšanu un tā tālāk. Invaliditātes iekļaušana Ukrainas humanās palīdzības plānā 24. un 25. gadam. Mēs panācām, lai invaliditāti būtu atsevišķa sadaļa par cilvēku, ne tikai par cilvēkiem ar invaliditāti, bet obligāts aspekts visās nozarēs. Politiskie procesi un starptautiskie mehānismi. Mēs sagatavojām vēstuli ANO komitejai par personu ar invaliditāti tiesībām, izstrādājām alternatīvo ziņojumu par konvencijas īstenošanu Ukrainā, strādājām pie konvencijas 24. gada noslēguma rekomendācijas ieviešanas, kā arī pārstāvējām Ukrainas pozīciju Eiropas invaliditātes fórumā, kas ir mūsu strateģiskais partneris. Cilvēku ar invaliditāti līdzdalības veicināšana. Konvencijas 4. panta 3. punkts. Mēs atgādinām, nekas par mums bez mums nav sauklis. Tas ir juridisks valstu un starptautisko partneru pienākums. Šajā kontekstā vēlreiz gribu uzsvērt, kāpēc cilvēku ar invaliditāti organizācijas bija un ir tik svarīgas. Kara visskarbākajās nedēļās tieši cilvēku ar invaliditāti organizācijas bija pirmās, kas sazvanīja cilvēkus un izstāstīja, kā rīkoties. Sagatavoja atgādinājumus tiem, kas nevarēja izkļūt no dzīvokļa, par ūdens un zāļu rezervēm, dokumentu gatavību, svarīgiem telefonu numuriem un tā tālāk. Ar partneru palīdzību organizēja individuālas un grupu evakuācijas, meklēja zāles un palīga līdzekļus, veidoja sarakstus ar visneaizsargātākajiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams atbalsts, tulkoja paziņojumus pieejamos formātos, bija par balsi cilvēkiem, kurus neviens neklausās. Ja kāds pasaulē grib saprast, ko patiesībā nozīmē lokalizācija, tad tieši tas ir šis darbs kopienās ar vietējām cilvēku ar invaliditāti organizācijām.
громадські організації людей з Stāsti, kas izskaidro vairāk nekā jebkura statistika. Es vēlos pastāstīt vienu stāstu. Mums piezvanīja sieviete no Harkivas apgabala. Viņa teica, es nevaru iziet no mājas. Mana māja dreb no sprādzieniem, bet es nespēju nokāpt pa kāpnēm. Ko man darīt? Šādu zvanu bija simtiem. Taču bija arī cits zvans no kopienas, kur pati piegādāja mobilās izbrauktuves, izveidoja brīvprātīgo grupas un apstaigāja visas cilvēku ar invaliditāti mājas, jautājot, kas jums ir vajadzīgs, ko mēs varam jums palīdzēt. Karš Ukrainā parādīja vienu. Vislielākā atšķirība ir starp kopienām, kurās ir tikai plāns, un kopienām, kurās ir cilvēki, kas rīkojas. Ko mums mācījusi Ukrainas pieredze un kas ir svarīgi Latvijai? Pirmkārt, plāns bez praktiskiem mehānismiem nav plāns. Otrais, cilvēkiem ar invaliditāti jābūt iekļautiem reaģēšanas procedūrās. Nevis pēc tam, bet pirms krīzes. Trešais, galvenā loma ir kopienām. Nevis ministrijas, bet tieši kopienas glāb cilvēku dzīvības. Cilvēki ar invaliditāti organizācijas ir neatņemams drošības sistēmas partneris. Un pēdējais, komunikācija glāb dzīvības. Nepieciešama informācija ir nepieejama informācija, ir tieša diskriminācija. Mēs zinām, ka jūs šobrīd darat ļoti svarīgu darbu, analizējat likumdošanu, vietējos plānus, veicat aptaujas. Mēs esam tam izgājuši cauri praksē un esam gatavi dalīties ar to, kas strādā un kas nestrādā. Un noslēgumā. Ukraina šodien ir izturības un nesalaužamības piemērs. Katra mūsu kopiena, katra cilvēka ar invaliditāti organizācija, katra ģimene ir kā mazs krīzes reaģēšanas centrs. Es esmu pateicīga jums par jūsu interesi, par mūsu pieredzi, un es ļoti vēlos, lai Latvija, Eiropa un visa pasaule veidotu tādu civilās aizsardzības sistēmu, kurās cilvēki ar invaliditāti nebūs visneaizsargātākie. Karš maina valstis, bet vēl spēcīgāk tas maina cilvēkus. Mēs esam kļuvuši izturīgāki, skaļāki, neatlaidīgāki. Un es ticu, ka mūsu pieredze un mūsu sāpes var kļūt par pamatu labākai drošības sistēmai visiem. Paldies! Paldies! Ko lai tur saka? Slava Ukrainai!